Ar Jēzus atnākšanu uz zemes Dievs pietuvojas cilvēkam, lai viņa dzīve tiktu svētīta un piepildīta, lai dotu viņam žēlastību un piedotu viņa grēkus. Lai cilvēkā notiktu garīgā izaugsme, vispirms ir jābūt grēku nožēlai, un nākamais solis ir kristīšanās Tēvā, Dēlā un Svētajā garā. Kristīšanās ir iegremdēšanās. Kristīties Tēvā ir iegremdēties ticībā Dievam un grēku nožēlu. Lai iepazītu Dievu, ir jākristās Dēlā, lai saņemtu grēku piedošanu. Ar to mēs kļūstam par Dieva bērniem. Tad mums ir jātiecas dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, un mūsu standarts ir Jēzus, un mēs kļūstam par Dieva ģimeni. Un kristoties Tēvā un Dēlā, Jēzus mums dod Svēto garu. Svētais gars agrāk nonāca pār praviešiem un atgrieza no Dieva novērsušos. Un tagad Svētais gars māca mūs un atgādina par to, ko mācīja Jēzus – apstiprināt Dieva vārdu. Jēzus mācīja, ka ne viņa griba, lai notiek, bet Tēva griba, kas bija izkropļota. Un Jēzus mācīja Dieva vārdu, Dieva gribu. Ja mūsu dzīvē ir Dieva gars, mēs nenosliecamies no Dieva vārda, ne pa labi, ne pa kreisi. Un mēs kļūstam par Dieva un Dieva vārda liecinātājiem. Ja mēs neliecinām par Dieva vārdu, tad mūsos nav Svētais gars. Un Jēzus sadeva savu dzīvi cilvēku glābšanai. Tātad arī mums jādod savas dzīves cilvēku glābšanai.